Spartaks ir komanda, kura... Mīl uzbruk. Jā, komanda, kura, kā saka, spēlē pati un ļauj spēlēt arī pretiniekam. Nu, protams, ļauj spēlēt pretiniekam, tas tā nosacīti. Un Sāto metiens pa vārtiem garām. Spartakam trešā maiņa laukumā. Svets, Hosa, Petrovickis un Jākabs Redliks mūsu komandai. Šāds četrinieks. Jā, nu, lieliski izspēlē un, diemžēl, Kirills Kņazevs. Kirills Kņazevs, Spartak rezultīvākais spēlētājs, saņem lieliski piespēli vārtu priekšā. 13. vārti viņam turnīrā. Kirillam Kņazevam 13. vārti, tātad viņš ir tagad rezultatīvākais savā komandā arī punktu ziņā, 19 rezultativitātes punkti, jo Radivojeviča laukumā tagad nebija, viņš nevarēja nopelnīt kādu rezultativitātes piespēli šajā brīdī. Nomināli, protams, uzbrucēja aizsargi, un tā paliek. Nu, nedrīkst pieļaut šādas kļūdas, ka tikko Līs Vets apstrādāja tripu, jau skatījās, kam piespēlēt, bet tajā brīdī Ripa aizslīdēja vienkārši no nulles lāptiņa. Hosa! Tur Ripa vārtos! Ripa vārtos! 1-1. Skaitlisko vairākumu izdodas realizēt arī Rīgas Dinamo komandai. Nu, skatīsimies, vai nu Hosam 18. vārti turnīrā, vai nu arī kāds no viņu partneriem. Tur arī Ankipāns ļoti aktīvi darbojās vārtu priekšā apkārtojumā, saskatīsim, un arī tiesneši tūdēļ noskaidros, kurš tad galu galā guva vārtus. Vārtu priekšā bija visai kupls spēlētājs skaits, tā kā jebkurš no viņiem varēja raidīt Ripu vārtos. Skatāmies atkārtojumu, tur pie rezervis soliņi visi apsveic Ģirtu Ankipānu. Jā, Ģirtu Ankipāns. Redzam, Ripa palicās gaisā, apvēlēs Pruktam. Aiks Iguldens ar Ripu, nu, paklūp nelaikā Iguldens, Sants Ozoliņš. Piespēl vārtu priekšā un Ripa vārtos! Jānis Sprukts. Jānis Sprukts, kurš neuzspēja nomainīties ar savu partneri, jo viņš spēlē 4. maiņā, iznāca kopā ar Iguldenu un viņa partneriem un gūst otros vārtus Rīgas Dinamo labā. 17. minūtē Rīgas Dinamo izvirzās vadībā ar rezultātu 2-1. Abi divi vārti gūti principā vienādā stilā no vārtu priekš. Izskatījās, ka Konobrīs pazaudēja Ripu, viņš neredzēja īsti Ozoliņa metienu. Skatāmies, viņš spēlētāju noseks. Ripa kaut kur tur laikā vārtu priekšā, pirmais pietās ir Jānis Sprukts. Un tieši tur tā spēka nedaudz pietrūka, lai ieraidītu Ripu vārtos Karija. Karija. Ivans Barāka, laba piespēle un jā! Hosa! Marcelam Hosām 18. vārti. Un trešie vārti šodien no vārtu priekš. 3-1. Lieliski Martina Karijas piespēle un visveiklākais vārtu priekšā bija Marcels Hosa, kurš pamanījās ieraidīt Ripu. Vienīgi Konobrīs sargātajos vārtos. Es pat neteiktu, ka viņš meta, viņš vienkārši ieslidināja. Tad skatāmies vēlreiz, un iespējams, ka tieši tāpēc arī pārspēja vārtsargu. Pat īsti netrāpīja par Ripu. Pat īsti netrāpīja, jā. Bet kā arī šādu gājienu gaidīja metienu no komandas kapteiņa. Hosa! Lielisks metiens! Vārtu pārlikņa. Jā, lielisks metiens zem vārtu pārlikņa un šeit Dmitrijam Kočnevam nebija nekāda cerība atvairīt šo metienu. Marcels Hosa, redzam, līdzutēji sagādājuši viņam arī kartona dubultnieku ar puķiem rokās. Vēl minūti un 18 sekundes Maskavas Spartaks spēlēs skaitliskajā mazākumā. 4-1 Rīgas Dinamo vadībā Marcels Hosa, skatāmies vēlreiz. Nu, neatvairās metiens zem vārtu pārlikņa. Hosam 19. vārti KHL. Mums aizstāvas Redliks, Krišāns Redliks un Guns Galviņš. Un, diemžēl, Ripa ielido vārtos. Opšuts izdarīja metienu no zilās līnijas. Un šķiet nosakts gan savu, gan pretinieku spēlētāju. Edgars Masaiskis neredzēja metienu izdarīšanas brīdi un Ripa ielidoja vārtos. Atkal izdodas realizēt skaitlisko vairākumu Maskavas Spartak komandai. Jā, un Maskavas Spartaks arī paliks skaitliskajā vairākumā, jo pirmās 2 minūtes vēl nebija beigušās Jākabam Redlikam. Tā ka viņam sākumā arī tagad tā ir. Petrovickis. Un jā! Roberts Petrovickis. 5-2.
Pret viņu noteikumi tika pārkāpti. Pirms tam, neskatoties turēšanu, Petrovickis izrāvās līdz vārtiem un pamanījās ieraidīt ripu starp Dmitriju Kočņevu kājsargiem. Spēlēja epizodi maksimāli līdz galam, cik vien varēja. Un tāpēc arī tika par to atalgots. Jā, nu es domāju, varbūt Spartak spēlētāji, ņemot vērā, ka 2 Slovāki šajā epizodē, pat 3 Slovāki bija laukumā, negaidīja no Roberta Petrovicka šādu ātrumu. Un redzam, lieliski ieslidināja ripu starp Dmitriju Kočņevu kājsargiem. Svetu un Opšuts. Piespēle vārds priekšā un jā, Kirills Kņazevs. Viņa otrie vārti šajā spēlē, 14. sezonā. Nu, pārāk vaļīgi šī maiņa, tomēr atļaus Spartaku hokejistiem saspēlēties. Un Opšuts ar lielisku piespēli atrada tukšu vārtu priekšā Kirillu Kņazevu. Arī viņam otrie vārti šajā spēlē. Rezultāts kļūst 5-3 Rīgas Dinamo vadībā. Spartaks samazina rezultātu starpību un Opšuts šeit lieliski nospēlē. Nu, paveicās jau arī. Ripa trāpīja. Anka neredzēja, kur slīd ripa. Un mums par laimi tā paslīdēja garām. Un Jānis Sprukts. Mārtiņš Cibaks pret viņu. Jā! Kļūdās Kočņevs, 6-3. Pazaudējis šķiet vārtu šajā epizodē Dmitrijs Kočņevs un tuvajās stūrī trāpīja Jānis Sprukts. 6-3. Skaidriskā mazākumā. Rīgas Dinamo gūst vārtus. Ļoti svarīgā brīdī, jo Spartak bija tikko guvuši vārtus, spēlēja vairākumā un visādi varēja spēles šie svari pavērsties. Skatāmies vēlreiz šo pretuzbrukumu, ko sāka Ankipāns. Kļūdījās Šķitals pie mūsu zilās līnijas. Un vēl rupjāku kļūdu pieļāva Vārtseks. Iet zonā. Masaļskis. Un Opšuts izdarīja šo metienu, neizdevās Edgaram Masaļskim ripu piespiest, un galvenais tiesnesis rāda, ka vārtu goms tiek ieskaitīts. Jā, 6-4, tieši tā. Ripa nebija vēl nofiksēta, ripa vēl bija uz ledus. Spartaks samazina rezultātu starpību līdz 2 vārtiem, 4-6. Jāspēlē 3. Pretreiz, jā. Jāspēlē. Stefans Ružičs šķiet ir vārta autors. Jā, tā arī ir. 16-37 nospēlēts, jāspēlē 3-23. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā šo epizodi. Opšuts, jā, un Ružičs, ka tur izrādījās viņš vai Radivojevičs.